Labdien, Lata konference! Paldies, ka mani uzaicinājāt. Mani sauc Nikita Trojanskis, un es esmu mākslīga intelekta pētnieks Oksfordas Universitātē un kalpoju par veselības ministra padomnieku mākslīga intelekta jautājumus un digitalizācijas jautājumos. Un es mīnu, ka es varētu būt vienīgais valsts pārvaldes darbinieks ar vārdu savienojumu mākslīgais intelekts amatā nosaukumā. Šodien es sākšu ar nelielu ievadu, pamēģinot pamatot, kāpēc es uzskatu, ka mēs dzīvojam visaizraujošākajos, bet arī visbiedējošākajos laikos. Un tad jau pāriešu pie jautājuma, ko mēs Latvijā varam darīt šajā sakarā. Vispār man šķiet, ka 24. gadā ir vērts runāt tikai par diviem lieliem jautājumiem. Tas ir vienīgais, par ko es vispār domāju. Pirmais, ja jūs sekojat ASV kongresa sēdēm, tad visticamāk jums arī radies iespējas, ka ASV īpašuma varētu būt ap 30 nezināmajiem lidojošajiem objektiem. Bet es vēl gaidu savu pirmo iespēju runāt kāda konference par citplanetiešiem, un tāpēc šodien es runāšu ar jums par otro, manuprāt, vissvarīgāku tēmatu – mākslīgo intelektu. Ķeramies pie slaidiem. Runājot par tehnoloģisku progresu cilvēces vēsturē, ir jānošķir divas lietas. Viens, mums mēdz notikt lielie tehnoloģiski izravieni, jo parādās jauns izgudrojums, elektriskas mašīnas vai radio, bet reti cilvēces vēsturē notiek arī tā saucamas tehnoloģiskas revolūcijas, kas ir pilnīgi sistemiski izmaiņa tajā, kā tiek izmantotas tehnoloģijas, kas pēc tam izmaina arī visas pārējās sabiedriskas dzīves jomas, piemēram, izglītību, ekonomiku, politisku uzbūvi un arī sociālu uzbūvi. Un tas, ko mēs varam novērot, skatoties uz chronoloģiju, ka ar katru nākamo, tā saucamo revolūciju, laiks līdz vēl nākamai paliek arvien īsāks. Tas nozīmē, ka tehnoloģiskas revolūcijas pātrina vēstures procesus. Jo pēdējo 100 gadu laikā mēs esam piedzīvojuši, varētu teikt, 3 lielas revolūcijas, bet pirms tam vajadzēja gaidīt līdz pat 90,000 gadu, lai tādu piedzīvotu. Un no tā izriet jautājums, katram pašam jāizlem par sevi. Es uzskatu, ka mēs atrodamies jaunas tehnoloģiskas revolūcijas priekšvakarā, un, protams, iemesls, tā teikt, vainīgais ir tieši mākslīgais intelekts, kas tagad būtiski pātrinas tādu subjektīvu vēstures izjūtu un tehnoloģiska progresa ātrumu. Es domāju, mēs to jau redzam. Bet kas no tā izriet? Viena ļoti svarīga īpašība kaut kādam būtiskam tehnoloģiskam progresam ir, ka citas sabiedrības, citas valstis īsti nezina, ko ar šo darīt, vai ne? Un katra valsts mēģina saprast, kas būs tā niša, ko viņi ieņems šajā nākotnes pasaulē, kur šai gadījumā mākslīgais intelekts spēlēs milzīgu lomu. Un līdzīgi kā mūsu kaimiņi Igauņi izmantoja iepriekšējo tehnoloģisku būmu, interneta būmu, lai pārdefinētu sevi gan iekšēji, gan ārējas publikas priekšā, Latvija var izmantot šo iespēju, mākslīgā intelekta būmu, lai caur šo prizmu pārdefinētu sevi un varbūt attīstītu jaunu nacionālu ideju. Bet vēl pāris slaidi, lai es jūs līdz galam pārliecinātu, ka procesi politiski, ekonomiski, tehnoloģiski strauji mainīsies tuvākajā laikā, pirms es ķeros pie tā, ko mēs Latvijā varam darīt. Iemesls, kāpēc pēdējos 70 gados, varētu teikt 50 gados, mēs redzējām tik strauju attīstību datorzinātnes jomā, ir tā saucamais Mūra likums, ko jūs varat redzēt ekrānā, kas pasaka, ka reizi 18 mēnešos dubultojas procesoru skaitļošanas jaudas. Tas, ko mēs redzam ar grafiskajiem procesoriem, uz kuriem balstās mākslīgais intelekts, tas dubultošanas ātrums ir 2 reizes īsāks. Tas nozīmē, ka skaitļošanas jaudas dubultojas reizes 6-9 mēnešos. Tas nozīmē, tas tehnoloģiska progresa ātrums ar mākslīgo intelektu būs vēl straujāks, sagatavojoties nenormālākajam eksponentam. Un mēs to jau redzam. Piemēram, 13. marta vienā dienā 3 kompānijas nāca klājā ar savu produktu demoversijām, un parasti šādas demoversijas būtu 10 gadas notikums, bet te tas notika vienā dienā. OpenAI paziņoja par savu pirmo kiborgu, kas prot saprast cilvēku valodu un
balstoties uz komandām manipulēt reālas pasaules objektus, Devinai jāuztaisiet tā saucamo end-to-end programmatūras inženieri, kas tiešām draud aizvietot vismaz junior programmatājus ilgtermiņā. Un Google DeepMind parādīja modeli, kas, lai arī varbūt nekad nav redzējis vai Sims, vai GTA, vai Minecraft, vai kādas citas datorspēles vidi, to var ielaist tajā vidi, un tas ļoti ātri sapratīs, ko tad šajā vidē drīkst darīt, kas ir tā brīvība, kas ir tie ierobežojumi, jeb constraints, un veiksmīgi manipulēs šo vidi, lai sasniegtu spēles mērķi. Ļoti iespaidīgi. Un tas, ko jebkurš skolas textbook mums izstāstīs par to, kā tad notiek kaut kādas tehnoloģijas invazija sabiedrība, tad tas būs tāds salīdzinoši lēns, sigmoidāls process, kur sākumā būs Big Bang, jauna tehnoloģija, tāda lēnām cilvēki sāks eksperimentēt, parādīsies daudz sliktas kompānijas, kas mēģinās uz tā parazitēt, tad lēnām veidosies jau jaunas kaut kādas lielākas kompānijas, kas būvēs tādus konglomerātus, veidosies jaunu tirgi un beigas mums jau izveidosies paradigma. Visi sapratīs, kas tas ir par tehnoloģiju, katra maisaimniecība visiem būs skaidrs, kā to izmantot, būs regulācija, ap to būs tirgi un būs industrija. Tādas grāmatas viņi parasti saka, ka tas ilgs kādu pusgadsimtu, bet, kā es minēju, vēsture ir pātrinājusies, tāpēc es reiķinātos ar 5-7 gadiem mākslīga intelekta gadījumā, vai pat īsāk. Bet iemesls, kāpēc es rādīju šo slaidu, šo diagrammu, ir, lai pateiktu sekojošu tēzi. Latvija ir jārīkojas ātri. Jo, kad mākslīgais intelekts nonāks līdz šai pēdējai paradigmatiskajai fazei, tad Latvijai būs jau jākonkurē ar daudz lielākām valstīm, kas var baudīt economies of scale, jeb sinerģiskas ekonomikas. Un tajā gadījumā mēs īsti nevarēsim konkurēt, jo pie vienādas, investīcijas per capita tas valstis mums vienkārši izkonkurē. Tagad ir mūsu iespēju loks, lai būvētu šeit kompetenci, izstrādātu jaunus mākslīgā intelekta risinājumus un attīstītu pievilcību ārzemju investoriem. Un tāpēc jautājums, ko mēs varam darīt lietas labā šodien, lai pēc 5-10 gadiem mūsu pēcteči baudītu jaudīgu, pievilcīgu AI ekosistēmu, kas konkurētu vai izkonkurētu citu valstu ekosistēmas. Bet sākšu es ar ļoti svarīgu punktu par diskursu, vai ne? Jo komunikācija ir svarīga. Tie ir signāli, ko mēs sūtam sabiedrībai. Un Latvija nav vietas, manuprāt, diskursam par to, kā mākslīgais intelekts tūlīt atnāks un atņems mums darbu. Ja jūs paskatīsieties uz Latvijas iedzīvotāju struktūru, tad jūs ieraudzīsiet, kā mums veidojas ROPS. Tas nevienam nav pārsteigums, bet dažreiz grafiks palīdz to kontekstualizēt, kā tūlīt mums ļoti daudz cilvēku sasniegs pensijas vecumu un būs ļoti maz jauniešu, lai viņus aizvietotu. Tāpēc mēs gribam, lai atnāktu mākslīgais intelekts, kas prot pildīt cilvēka darbus, cilvēka līmenī. Un ļoti uz to ceram. Varbūt kāda cita valstī šādas raizes ir pamatotākas. Labi, kas tad ir tie virzieni politiskajai rīcībai? Pirmkārt, mēs varam celt produktivitāti. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, mums jāatbalsta digitalizācija, valsts pārvalde un uzņēmējiem. Un kā arī jāceļ tas digital literacy, jeb digital pratības līmenis. Un kā arī ir ļoti būtiski, lai Latvija ir pieejama vismaz viens augstas kvalitātes modelis, liels valodas modelis, kas prot runāt latviski. Es zinu, ka ir sācies projekts, ko koordinē Francija, kura piedalās 11 vai 13 valstis, viena no tām ir Latvija, kas tieši strādās pie šāda modeļa izveides, kas mācās runāt Eiropas Savienības valodas. Es redzu īpaši augstu pievienotu vērtību ilgtermiņā no šāda liela valodas modeļa, jebkāda joma, kas ir saistīta ar tiesvedībām vai normatīvajiem aktiem, jo iztēlojieties, piemēram, kāda ministrija vai Saeimas komisija raksta likumu, un grib salagot šo likumu ar citām normām vai paskatīties, ja kādi grozījumi citas normas ir nepieciešami, un tad lielais valodas modelis kalpotu kā tas, ko sauc knowledge base, kas pačako pilnīgi visu Latvijas
tiesisko bāzi un piedāvā grozījumus automatiski. Ļoti daudzsološi. Bet es nedomāju, ka mēs šajā virzienā baigi izcelsimies salīdzinot ar citām valstīm. Līdzīgi es arī nedomāju, ka mēs izgudrosim divrīteni un izrausimies uz citu valstu fona ejai risku vadība. Protams, mēs gribam, lai mākslīga intelekta risinājumi ir droši lietotājiem, un mēs negribam, lai dziļviltojumi vai jebkādas citas ļaunprātīgas manipulācijas ietekmētu mūsu demokratiskus procesus, bet visvieglākais un visefektīvākais, es domāju, ir pārņemt vislabākās prakses, kas ir citas valstis. Un lielā mērā nesen pieņemtais mākslīga intelekta akts Eiropas Savienībā arī nosēdz šo virzienu. Savukārt tās, kur mēs varam izmantot mūsu priekšrocību, to, ka mēs esam maza valsts un valsts ar salīdzinoši augstu digitalizācijas līmeni, ir mākslīga intelekta ekosistēmas veidošana, kas, manuprāt, ja tā ļoti rupji sastāv no 3 galveniem punktiem. Pirmkārt, piekļuve datiem, šodien mēs runājam par veselības datiem, otrkārt, sandboxing, jeb smilšu kastes, jeb pilotēšanas nosacījumi, un treškārt, piekļuve skaitļošanas jaudam. Par skaitļošanas jaudam šodien nerunāsim, bet turēsim to prātā. Tātad, nesen OECD kādu no saviem reportiem paziņoja, ka Healthcare Dataset Governance ziņa, jeb datu kopu pārvaldības ziņa Latvijā ierindojas ļoti augstu OECD kontekstā. Skaidrs, ka mums ir problēmas ar nepietiekami strukturētiem primārajiem datiem, ar piekļuvitiem datiem, bet pie tā notiek darbs. Ja jūs interesē, izlasiet digitālas veselības stratēģiju līdz 2029. gadam un viss veselības resurs pie tā aktīvi strādā. Bet jau tāpat ir diezgan daudz datu, daļa no tiem datiem ir strukturēti un varētu teikt, ka mēs esam salīdzinoši augsti digitalizēta valsts. Tāpēc paralēli darbam, ko mēs veicam pie primāro datu kvalitātes uzlabošanas, mums ir jāsāk domāt par to, kas notiek ar tiem datiem, kad tos savāc. Kāda veselības punkti pie ģimenes ārsta, slimnīca vai kad tie aiziet uz centrālo digives kodolu vai veselību, kas tad notiek jau ar šo datu, tā saucamu otrreizēju izmantošanu, jo mūsu intereses ir, lai šos datus izmantotu pētnieki, lai šos datus izmantotu uzņēmēji, lai radītu inovācijas, un, kas iet gan zem pētniecības, gan zem R&D, lai šos datus izmantotu mākslīga intelekta inženieri, kas trenētu modeļus uz šiem datiem, vai arī pielāgotu jau eksistējošos modeļus Latvijas kontekstam un Latvijas vajadzībām, izmantojot Latvijas datus, un pēc tam pilotētu šos mākslīga intelekta risinājumus reālas pasaules settinga, šādi validētu to modeli, un tad to var eksportēt. Bet mums ir problēmas vairākos ķēdes posmos. Pirmkārt, mums nav caurspīdīgu nosacījumu, kā piekļūt pie datiem, ja kādam ir interese šos datus izmantot. Šajā ziņā pēc Open Data Institute pētījuma Latvijai ir viens no zemākajiem sagatavotības līmeņiem datu otrreizēji izmantošanai. Tad mums ir problēmas ar to, ka nav līdz galam skaidri nosacījumi, kādos gadījumos drīkst trenēt mākslīgu intelektu modeļus, kādos gadījumos tas modelis ir medicīniski ierīts, kādos ne, kad ir datu aprītes nosacījumi. Bet šo lielā mērā tagad atrisinās mākslīga intelekta akts. Un tad mums nav vienotas sistēmas, kā pilotēt šādus prototipus. Un kā mēs šo varam risināt? Pēc pāris slaidiem man būs tādi hard solutions, bet jāsaka vienmēr ar komunikāciju, jo komunikācija ir mūsu vērtību izskaidrošana. Un es domāju, ka mūsu vērtība jābūt pirmkārt, kā mēs redzam mākslīgo intelektu vairāk kā iespēju nekā kā draudu. Un pilnīgi sloganu līmenī tas, ko mēs varam komunicēt gan ārzemju, gan vietējiem uzņēmējiem, investoriem, pētniekiem, ka Latvija ir valsts, kas grib, lai tos datus, ko mēs ievācam, pēc tam izmantotu, lai radītu
inovācijas, kas pēc tam atgriezīsies pie mūsu pašiem un uzlabos mūsu veselību. Protams, Latvija dos datus nāk ar asterisku, kā dos pilnīgi droša veida, caur drošiem datu apstrādes vīdem un nekuram katram, bet tas viss ir pašsaprotami. Pirmkārt, mēs gribam, lai datus izmanto, otrkārt, mēs rādam nosacījumus, kur pilotēt tos produktus, kas rezultēsies no datu nodošanas, būs viegli vai skaidri. Un ir būtiski, ka mums ir skaidrs politisks ownerships, kas atbild par mākslīgā intelekta vīziju, un galvenais, nevajag jaunu plānošanas dokumentu. Jātaisa regulējums, jātaisa rāmis. Man ir prieks ar jums padalīties šajā sakarā, ka pēc veselības ministra rīkojuma pēdējos 2 mēnešos aktīvi darbojas darba grupa, kas mēģina izstrādāt regulējumu, kā tad mūsu pētnieki, uzņēmēji varēs piekļūt pie veselības datiem, lai tos sekundāri izmantotu. Un arī saku paldies visiem iesaistītiem locekļiem, jo darba grupa ir ļoti interdisciplināra, kā tam vajadzētu būt. Un es teiktu, ka mēs esam uz finiša taisnes. Likuma projekts drīz būs gatavs, un mēs gaidām, kad Eiropa stāsies spēkā EHDS regulē, Eiropas veselības datu telpas regulā, uz kuru mēs likuma atsaucamies, jo tikai, kad regula stāsies spēkā, mēs varēsim virzīt šo likuma projektu jau uz lasījumiem Saeimā. Un tas modelis, tā pārvaldības arhitektūra izskatās šādi, ja pavisam vienkāršoti. Tātad mums ir valsti datu turētāji, gan privāti ārstniecības punkti, gan valsts pārvaldes iestādes, kas tātad pārzina vai apstrādā veselības datus. Un tad viņam būs pienākums šos datus katalogizēt, jeb aprakstīt vismaz metadatu līmenī, kādi dati viņam ir pieejami. Un vienā iestāde būs atbildīga par šī kataloga uzturēšanu. Un tad, kad datu pieprasītājs, tātad pieņemsim pētnieks, grib izmantot kādus datus, tad viņš vai viņa vēršas pie datu kopu kataloga, izvēlas, kuri dati viņam ir nepieciešami, tad prasa atļauju no tās iestādes, kas katalogu uztur, lai piekļūtu tiem datiem. Kad atļauja tiek izsniegta, tad cita iestāde ar stipru analītisku kapacitāti vienojas ar datu turētāju par datu saņemšanu un nodarbojas ar visiem nepieciešamiem datu apstrādes procesiem. Minimizē tos datus, pseidonimizē tos datus, integrē vairākas datu kopas, kas būs ļoti pieprasīts pakalpojums, un augšu pielādē jaunu datu kopu, kas ir pielāgota pētījumam drošai datu apstrādes vidē, pie kuras var piekļūt tas datu pieprasītājs. Alternatīvi gadījumā, ja datu pieprasītājs grib izmantot shortcutu, bet visticamāk tad arī piekļūs pie mazākā datu apjoma, tad datu pieprasītājs var pataisno vērsties pie ārstniecības iestādes, kas ir tā saucamais Trusted Data Holder, kas jau uzreiz viņam var iedot piekļuvi saviem datiem un arī saņemt atalgojumu par datu sagatavošanu, jo tas nav bezmaksas process, un augšu pielādēt šos datus drošajā datu apstrādes vidē. Kaut kā tā strādā šī arhitektūra, ja pavisam īsi. Ātri kustoties uz priekšu, gribu uzslavēt arī ekonomikas ministrijas kolēģus, kas uzrakstīja likumprojektu, ko pieņema Saeima jau 14. marta, ko sauc Inovatīvas uzņēmēju darbības un prioritāru projektu atbalsta likums. Un tā likuma mērķis ir veidot nosacījumus, lai komersanti un zinātniskas institūcijas varētu testēt un pārbaudīt inovatīvus produktus, arī šo produktu komercializāciju. Principā šāda ekonomikas ministrija nosēc to otro trūkstošo procesu, jeb sandboxingu. Viņam jāizstrādā MK noteikumi līdz 1. decembrim, arī ceru, ka mūs iesaistīs, bet, protams, šis būs tāds kā virsregulējums, un tad katrā atsevišķa nozare, teiksim, veselība, izglītība, zemkopība, mums būs pašiem jātaisa sava ekosistēma, kas tomēr būs pakļauta šim virsregulējumam. Ļoti svarīgs darbs. Lielos vilcienos tas laikam ir viss. Es esmu pieskaries tam, kādus soļus mēs esam spēruši, lai sāktu veidot
vidi, AI ekosistēmu, kura mākslīga intelekta risinājumi var, tā teikt, plaukt. Bet, protams, ir daudz future steps, kas mums jāveic, bet tiem šodien nav laika. Un esmu sapratis, ka es varbūt ne līdz galam pamatoju, kāpēc es domāju, ka Latvija ir potenciāls izcelties mūsu ekosistēmas ziņā salīdzinājumā ar citām valstīm. Un tas pamatojums ir vienkāršs, jo mēs esam diezgan centralizēti un diezgan mazi. Kaut kādas lielas valstis kā Vācija, ASV, Francija, Lielbritānija, pirmkārt ir īstenībā daudz grūtāk piekļūt datiem, jo digitālas centralizācijas līmenis tur ir zemāks. Un otrkārt, pilotēt produktu valsti, kur ir gan geografiski mazāks attālums, gan digitāli mazāks attālums centralizācijas dēļ, ir vienkāršāk. ASV, tu vislabākajā gadījumā, ja tev ir kaut kāds mākslīga intelekta modeļa prototyps, tu nopilotēsi 2 lielas slimnīcas, un tas jau ir labi. Bet Latvijā teoretiski mēs varam pilotēt lietas nacionālajā līmenī, ja gribam, un saņemt zīmogu, kā produkts tika nopilotēts nacionālajā līmenī un, teiksim, samazināja rindas pa 20% vai uzlaboja diagnostikas kvalitāti valstiski pa 10%. Tas ir milzīgs rezultāts, un šādu produktu ir daudz vieglāk eksportēt. Un, ja jūs neticat man, tad jums nav jātic man, jūs varat ticēt Mettam Cliffordam, kas ir Riši Sunaka padomnieks mākslīga intelekta jautājumos. Es ar viņu nesen satikos un tieši pajautāju viņam, Met, kā tev šķiet, ko Latvija var darīt lietas laba, kur mēs varam varbūt apsteigt Lielbritāniju. Un viņš pateica tieši šīs 2 lietas – access to data and sandboxing. Tā kā mēs esam konvertējuši pie šī, kas dod man vairāk iemeslu domāt, ka šis ir pareizs ceļš. Tāpēc es nobeigšu ar to, ka Latvija var kļūt par vismazāko mākslīga intelekta supervaru. Tas ir mans sapnis. Paldies!